Sveiki! Šeit būs atbilde tiem vakardienas komentētājiem. Es gan gribēju komentārus izslēgt ārā, iespēju komentēt, bet man nesanāca. Kāpēc. Tāpēc man nepatīk mūsdienu tehnoloģijas un visi tie mākslīgie intelekti un tam līdzīgi, jo vienkārši pārģēvuši mūsu dzīves līdz nepazīšanai un tās pārvērtuši. Tātad, ko es gribēju teikt? Tiem, kas saka, ka man nepiestāv politika un tam līdzīgi un tā tālāk, un ka Latvijā var strādāt un tam līdzīgi, ja? Es jums visiem gribēju pateikt to, kad lūdzu beigsim dirst. Beigsim runāt muļķības. Es runāju par konkrētām pieredzēm, par cilvēkiem, par savām pieredzēm, par savām konkrētām pieredzēm, un es ārkārtīgi labi saprotu tos, kuri no Latvijas ir bijuši spiesti aizbraukt. Un es arī ļoti labi saprotu deputātus, kuri ir, tā teikt, iesēdējušies savā komforta zonā, un kuri nav nemazākās sajēgas, kā iet parastai tautai, tā, kura ir bijusi spiesta to deputāteļu, kuri ir iesēdušies savā komforta zonā, viņu rīcības rezultātā, tādas vai savādākas rīcības rezultātā, ir bijuši spiesti aizbraukt uz ārzemēm. Un cīnīties. Un aplausties. Protams, ne jau visi aplaužās, bet tas, kad ārzemēs pienus neplūst pa medus krastiem, tas arī viennozīmīgi skaidri, ja? Vai no manis ir kaut kāds politiķis vai nav politiķis, ja? Mani tas neinteresē, vai no manis kaut kāds politiķis sanākt vai nesanākt. Man tas ir pie virsas, to es pasaku jums visiem. Es šeit runāju par savām pieredzēm ārzemēs un par to pieredzēm, kuri ir bijuši spiesti kretīnu deputātu lēmumu un parakstu dēļ aizbraukt uz ārzemēm un saprast, ka tur neviens viņus negaida uz zelta paplātes. Es runāju par tautu kopumā. Es nerunāju par, jo visi nevar būt krāšņi mūrnieki, visi nevar būt santehniķi, visi nevar būt metinātāji, kuri varbūt dzīvo zila zaļi, tā teikt, čakrēt savas plaušas, jā. Visi nevar būt elektriķi, visi nevar būt prezidenti, un visi nevar būt uzņēmuma vadītāji, un visiem nav pazīstami kaut kādi, tur es nezinu, uzņēmumu domju vadītāji un vēl kas, kad vienkārši iekortelēties siltā vietiņā. Es runāju par reālām pieredzēm, reāli dzīvojot ārzemēs. Un arī vēl viens faktors, kuru es esmu ievērojis. Jums visiem, kā lai pasaka internetu dirsējiem, varu pateikt tā, kad dažkārt man liekas, ka dēļ visas šitās masu migrācijas no Latvijas uz ārzemēm ir aizbraukusi noteikti ne tā labākā, ne tā izglītotākā, ne tā intelektuālākā iedzīvotāju daļa. Es biju Francijā, ja? Es braucu ar tīriem nodomiem, paņēmu līdz apmēram 3 daļu iedzīves, kur es pakāsu, ja? Es neiedomājos, ka man būs jādzīvo kopā ar zaļā pīpētājiem, viena pīpētāja, kuram bļeģ un nahuj būs katra vārda galā, un man tas ļoti nepatīk. Viņš to visu ignorēja, viņam tas bija pohuj, kā viņš teiktu, ja? Tur tīri teorētiski varēja strādāt un dzīvot jau uz to sezonu, uz tiem 3-4 mēnešiem, ja? Bet es negribu dzīvot kopā ar cilvēku, un tāds sauciet mani visādos vārdus, man tas ir ja? Es pats esmu atradinājis no lamāšanās, ja? Un man nepatīk cilvēki, kuri lamājās. Tieši tādēļ man Nīderlandē nav veicies dzīvot kopā ar cūkām, dzīvot kopā ar alkāniem,
dzīvot kopā ar zaļā pīpētājiem. Man Vācijā nav veicies, jo man nepatīk tie, kas lamājas. Vācijā bija tā, kad tur bija jādzīvo tādā lielā daudzistabu dzīvoklī, ja? Tad koridori bija kastes, tādas sakrautas viena uz otras, pilnas ar pudelēm. Šņābi ir pudelēm, malas pudelēm, visādām pudelēm. Tie cilvēki no Latvijas, ne tikai no Latvijas, kā bija pēdējā sestdiena, svētdiena, tā katru dzīvokli apmēram 7 cilvēki, ja? Katru pēdēļu sestdienu viņi koda. Tad man kā nedzērājam bija jābūt augšā līdz 3-4 līdz rītam. Es biju domājis, tad teikt, pastāvēt par sevi, pakauties ar viņiem, bet es padomāju tā. Pie tā stāva lidot lejā, ja man kāds tur izmet, vai kādi izmet, tas nebūtu tas labākais variants. Es tur visdrīzāk, ja izdzīvot, tad ar visiem iespējamajiem salauztiem kauliem. Tātad, un tas nebija vienīgais gadījums Vācijā, kur notika dzeršanas un tusēšanās līdz rīta gaismai. Tātad, ko es vēlreiz saku, Nīderlandē bija tas pats apmēram, un otrais, kad es biju Vācijā, arī bija plus mīnus tas pats. Tātad, ko es vēlreiz gribu pateikt, ka man tā pamatoti šķiet, ka no Latvijas ir aizbraukusi ne tā labākā tautas masa, ne tā izglītotākā tautas masa, un ne tā intelektuālākā tautas masa. Es to neattiecinu uz visiem, bet noteikti uz kādu konkrētu summu cilvēkiem, kuri aiz sevis nesavāc, kuri aiz sevis netīra, kuri tā darbā nodzīti, ka viņus darba devējs ir tā nodzinis, ka viņiem vairs fiziski neatliek spēku kaut ko tīrīt, kaut ko vākt. Tā kā, vai no manis sanāk politiķis vai nesanāk, man tas neinteresē. Es vienkārši mēģinu pateikt, kāda ir dzīve ārzemēs, protams, ne jau visiem. Pieredzes arī būs daudzas un dažādas. Bet man personīgi nav veicies, jo man nepatīk lamāties, man nepatīk cilvēki, kas lamājās, tieši tā. Es jau lamājos, kā es vairākās savās video uzrunās esmu teicis, es jau lamājos tikai tad, kad es tiešām niknis vai izvests. Tas ir viss. Un šito video es arī mēģināšu ielikt tā, lai visādiem dauņiem un divpirkšu pierēm un negudriem cilvēkiem, bez intelektuāli cilvēkiem nav iespējas viņu komentēt. Paldies par uzmanību un jauku jums visiem dienu!